Starp daudziem ķīniešu jaunpienācējiem mūsu automašīnu tirgū BYD ir viens no tiem, kas izceļas ar sevišķi jaudīgu uzrāvienu, kas ir apsveicami. Taču ir viens āķis, ir cilvēki, kas uzskata, ka BYD pie mums tirgo tikai elektromobīļus, kas savā ziņā arī nebūtu slikti, tomēr nav taisnība. Lielu daļu BYD piedāvājumu veido hibrīdi, un to kļūst arvien vairāk. Par to varējām pārliecināties nesenajā Rīgas auto izstādē, kur BYD izrādīja uzreiz vairākas pirmizrādes. Un šodien mēs brauksim ar mazāko un cenas ziņā, kā saka, saldāko no tiem, tas ir BYD Atto 2 DMI. Kas tad ir DMI? Tas ir saīsinājums no Dual Mode Intelligent. BYD apgalvo, ka liekot lietā elektrību un benzīnu, Atto 2 var nobraukt pat 1000 km. BYD lādējumā hibrīda benzīna sadaļa mums pārstāv 1,5 litra 4 cilindru motors. Svarīgāk, protams, ir tā elektriskā daļa, jo patiesībā šajā gadījumā benzīna dzinēja uzdevums ir to pabarot. Un elektriskā sniedzamība atkarībā no baterijas izmēra ir vai nu 40 vai visi 90 km. Atto 2 ir mazākais un lētākais no BYD crossoveriem, tāpēc tam liekta ātrā uzlāde vai, piemēram, pilnpiedziņa. Toties viss pārējais gan pieejams pēc pilnas programmas, ieskaitot gaišu ādas salonu. Atto 2 salons ir iekārtots pēc tādas ļoti vienkāršas receptes, taču redzēt, ka BYD ir piedomājis, kur kas atradīsies. Mums ir spidometra panelis aiz stūres, tur viss ir kā vienmēr. Starp citu ir 2 atsevišķi rādītāji kilometrāžai, gan elektrībai, gan benzīnam. Pa vidu ir lielāks ekrāns, tajā ir pilnīgi viss. Te ir Google kartes un visādi savienojumi. Tepat var dabūt Waze aplikāciju uzreiz bez telefona, tā kā viņi arī darbojās. Šeit pavākot ar pirkstu mēs dabūjām tādu tāfeli, kurā ir ātrās piekļuves taustiņi, un šos visus var salikt tā kā jums vajag, nevis tā kā BYD ir izdomājis. Tagad par stūri. Ātrumā mēs ieslēdzam zem stūres šeit, tā kā tagad ir modē. Pa vidu līdz ar to mums nav nekāda kloķa vairāk. Viduskonsolē atbrīvojusies vieta jaudīgam 50 vatu bezvadu lādētājam. Pa vidu mums ir tāda parocīga un diezgan firmīga pogu rinda, kurā ir gan skaļums, gan arī braukšanas režīmi. Šeit mēs mašīnu iedarbinam vai izslēdzam, šeit mēs pārslēdzam elektrisko un hibrīdu režīmu. Vairāk te neko arī nevajag. Jā, un tā balta āda, nenoskatīties, bet tā ir tajā labākajā komplektācijā. Svarīgi, ka arī aizmugurē ir diezgan daudz vietas, tāpēc, ka jā, it kā jau tos mazos crossovers mēs izmantojam, braucot vienatnē vai divatā, un tomēr mums vajag vietu bērnu sēdeklītī, mums vajag vietu vēl kādam ģimenes loceklim, kaut kādiem draugiem, kur varbūt kādreiz braucam kopā, un gribās jau, lai viņiem arī ir ērti. Un te ir tāda interesanta lieta, ka BYD ir izgatavojis tādas iedziļinātas atzveltnes aizmugurējā sēdeklī, un līdz ar to, sēžot aizmugurē, tu patiesībā jūties labāk nekā caurmērā šāda izmēra crossoveros. Viens mazs mīnusiņš Atto 2 tomēr atradās, nevienā komplektācijā mums nav elektriski atverama bagāžnieka vāka. Toties es atradu ko vērtīgāku. Izrādās, ka mums ir arī dubultā bagāžnieka grīda, kas parastā benzīna automašīnā ir, kā saka, obligāta lieta, bet lādējumos hibrīdos, it sevišķi nelielos, nevienmēr, tāpēc, ka kaut kur ir jāatrod vieta tai gaitas baterijai. Bet šeit BYD kaut kā ir pacenties, un līdz ar to visi sīkumi, arī avārijas trīsstūris, riepu putes un viss pārējais, arī lādēšanas kabelis atrodas zem šīs grīdiņas, un tātad viss pārējais ir mūsu bagāžai. Iedomājieties, pirms gadiem 10 vai 20, jūs tagad gribētu šitādu izmēra automašīnu. Tajā laikā to mazo džipu bija maz. Jūs gribat, lai tā mašīna kaut ko iet un būtu arī ekonomiski. Labi, 5 litri uz 100 km. Ok, bet tad jauda droši vien būtu nekāda. Bet tagad, pateicoties tam lādējumam hibrīdam, mums ir abi. Mums ir 5 litri patēriņš, dažreiz pat mazāk, un pāri pat 200 zirgspēku jauda. Atto 2 DMI ir 2 jaudas versijas un 2 komplektācijas – Active un Boost. Sākuma cena standartā ir 28 990 eiro.
Runājot par cenām, iznāk tā, ka līdz pat maija beigām BYD ir spēkā arī tās speciālās auto izstādes cenas. Tā kā paši izpētiet, cik tad kas tur maksā. Bet man radās cits jautājums. Vai visu to pašu, piemēram, to tehnoloģiju un aprīkojumu, var dabūt arī kaut kādā šikākā un lielākā automašīnā par Atto 2? Nu, tad aizbrauksim uz BYD autosalonu un pajautāsim. Jā, šobrīd BYD auto klāstā Latvijā ir pieejami vēl 2 jauni modeļi. Un tie ir SEAL 6 diemais sedana vai universāļa izpildījumā, kā arī iepriekšējā gada bestsellers lielais crossovers SEAL U diemai. Vai tik plašs lādējumu hibrīdu piedāvājums nozīmētu BYD pārorientēšanos uz kombinētu dzinēju modeļiem? Noteikti, ka nē. BYD ir ieņēmis pozīciju, ka viņiem ir jādod iespēja arī tiem, kuri vēl nav gatavi pāriet uz pilnīgi elektrisku automašīnu. Nu, paskat, cik daudz un dažādi tomēr BYD ir tie lādējumie hibrīdi. Dažādos izmēros, dažādās cenās, ar dažādām baterijām, dažādām sniedzamībām. Un galvenais, ka lielākai daļai var dabūt arī to eki līdzmaksājumu, kas, protams, pats par sevi jau nav nekāds arguments, lai iegādātos to vai citu mašīnu. Bet no otras puses, ja ir iespēja paņemt naudu no valsts, lai nopirktu automobīli, nu kāpēc to nedarīt?